Pēdējās dienās mums bija ļoti, es sociālos tīklos skatos to aktivitāti, ka tagad ir ļoti aktuāli budžets, bet nevis pat pa lielam tā saturs, jo saturs nav pieejams. Un tagad tas ir pirmais jautājums, ko tu varētu atbildēt. Kāpēc ir tā, ka nav pieejams budžeta tas plāns, tas dokuments kā tāds? Kādā ziņā nav pieejams? Ir pieejams. Saimā jau to visu var piekļūt. Ministrs kabinetā arī. Vakar Rosļikovs sūdzējās, kas notiek Latvijā. Rosļikovs nemāk budžetu lasīt. Labi, tur nav līdz tādam, teiksim, tā budžeta detalizācijas pakāpe ir varana, tāda virspusēja. Vakar arī tajā pašā pieminētāja, kas notiek Latvijā. Reku man klasbiedrs jau arī tur sūdzējās, Bultāns tas, kurš. Viņš, kad bet tur jau nevar saprast, tur jau nav detalizācija. Tur nav detalizācija. Privātie uzņēmumi, bet arī atkal. Ja mēs skatīsimies gada pārskatus publiskajiem, piemēram, privātajiem uzņēmumiem, kur ir kotēti, nav publiski dati, tur jau arī nav tā, ka tu tāmas pievieno. Tā ir tāda bišķiņa demagoģija. Jā, bet no otras puses, skaties, budžets pa lielam, tādā savā tajā lielajā griezumā ir nemainīgs. Plus mīnus, tur mainās, kad mēs šiem dosim nevis 12 miljonus, bet 11,5, un tad šiem, tā naudas plūsma staigā, bet pēc būtības tas lielais ietvars atkal, jo es uzreiz saku, tāpēc es arī neatradu budžetu kā budžetu, līdz sīkumiem. Jā, infografiks ir smukas, mums tur kaut kāds ļoti talantīgs cilvēks. Piešķik sākuši strādāt. Jā, beidzot, infografika ir ļoti smuka, man patīk. Bet man tas neko neizsaka. Zini kā, tur ir 3 cipari. Mums ir ieņēmumi, izdevumi, un mēs esam baigiem malači. Tas ir forši. Es pētīju vienas konkrētas pilsētas budžetu. Ir tā, protams, ka tu lielāko daļu vienalga nevari saprast, bet tu vari līdz tādam kaut kādam mērogam tomēr saprast, kāds ir prioritātes konkrētai pašvaldībai konkrētā gadā. Būs, nebūs, vēl kaut kas. Šeit ir tā, ka sūdzās labi, Rosļikovs neprot izlasīt, un savukārt viņam partijas biedri neprot ne tikai neizlasīt, viņi pat nezin, kad ir jāprot lasīt. Bet labi, dokuments nav, bet tad jautājums ir, par ko ir diskusijas? Par ko ir otro dienu, kaut ko visi kāpja tribīnē un kaut ko stāsta? Par to, kas tur nav. Cik es arī paklausījos. Par to, kas tur nav. Par to, kas, redz, pusi no tā, par ko ir diskusijas, ir patiešām par, labi, tā ātri iziet cauri, labi, gan jau, ka mēs vēl tur tās pārējās lietas tur arī paķidāsim, bet es vēl īsi gribētu aizkavēties pie tām budžetā, kas ir, kas nav. Tad 2 daļās viņš uzreiz jāsadala. Tu jau arī pieminēji, kad ir tās lietas, kas nemainīgās lietas. Tas bāzes budžets. Ja tev ir jāmaksā tur tam darbiniekam algu, tev jāmaksā viņš šogad, tev jāmaksā nākamgad, pēc 3 gadiem, pēc 5 gadiem. Tas tev iet bāzes budžetā iekšā. Bet ja tev jānopērk ir ja tev jāuzbūvē kaut kāda ēka ir, kur vienalga, tur tilts, ceļš vai vēl kaut kas, tas neiet bāzē. Policijas akadēmija. Tad tas iet vienreizējos izdevumos. Tāpēc kā? To tu nebūvē katru gadu, to tu vienreiz uzbūvē, tu tam atvēl finansējumu, tu uztaisi tur iepirkumu, un faktiski viss tur, kur taisi iepirkums, tas aizies vienreizējie izdevumi, un bāzes budžetā aizies viss tas, kas ir bāzē. Tu jau ierēķini uz tieši tā, mūžu. Skaties, bet tad ir lieliski. Mums būtu, kā tu ļoti smuku uzzīmē, mums ir pieejami 2 dokumenti. Ja? Viens ir bāzes, kas apmēram mēs varam arī neskatīties, jo tur ir droši vien pieaugums uz indeksācijas rēķina, vēl kaut kas, bet pa lielam nekas nemainās. Un tad ir šeit, labi, bet ja mēs būvēsim tiltu, tad mums tā kā vajadzētu redzēt, kas pa tiltu un cik tas maksās. Jo, lai nesanāk kā parasti, ka mums nesanāk kā Real Baltica. Tas ir mazāk. Sāk ar vienu kaut kādu domu un pēc tam pavisam pie kaut kā cita. Jo tie projekti ir arī, viņi ir izvilkti garāk. Un ļoti bieži ir tā, ka tu sāc ar vienu aprēķinu un pēc tam kaut kādu iemeslu pēc, objektīvi vai subjektīvi vai vienalga, vienkārši visi tie projekti sadārdzinās. Un atkal tur tas ir pamatot, tas nav pamatot, kā tur bija, kā tur nebija. Lietas arī objektīvi paliek dārgākas, bet jebkurā gadījumā.
Jā. Bet tā nav. Tie budžeti, tad, kad viņi nāk, tad, kad tu izskati, man, piemēram, es šogad tā dziļāk papētīju, iekšlietu budžetu, tā sanāca, man, tur viss ir kopā. Tur sākuma ailītes ir algas izdevumi, nodarbināto skaits, tur tā matemātiski tu vienkārši arī izjūt. Līdz pat tādam, ka tev ir arī tie vienreizējie izdevumi, viņi tur ielikti maksājumu uz, un tad tu tur redzēt, viņi tur staigā uz priekšu, uz augšu, viņi kaut kādiem ir iesnieguši, ja nemaldos, 2 gadi iepriekš, šis gads, tātad šis budžets un 2 uz priekšu. Tu tā apmēram var redzēt, kā viņš tur mainījies. Jā, bet viss ir vienā tādā, vairāk vai mazāk lielā blāķī. Un ja tu gribētu saprast, cik konkrēti tur kaut kam būs tagad alga, tu nevari. Tas nav tur tā paredzēts. Ja, piemēram, šogad palielinās iekšlietu darbiniekiem atalgojumu, tad tur ir apmēram tā, tur 200 eiro plus 10%. Tad 10% visiem pieaugums, un tad tur 200 eiro vai 300 eiro katram. Atkal, tev tur tā, bet tu nevar pēc tam pateikt, kā viņi sadalīs patiešām, un vai tas tā arī būs. Tur nav detalizācijas pakāpe tik liela, tur ir, es teiktu, pa lielām šēbām tu vari apmēram jā, tādas programmas mums ir, viņas atsaucās tālāk uz ministru kabinetu lēmumiem, kur viņi tur ir bijuši un kas tur kā. Bet tad ir jautājums, pieņemsim, pārliksim uzreiz uz koalīciju, jo ir tā, kad nosacīt pozīcijai viss patīk, tāpēc, ka it kā paši ir rakstījuši. Jā. Un savukārt koalīcijai viss nepatīk, jo paši nav rakstījuši. Tātad pie dokumenta kā tāda, ar lieliem viņi netiek. Viņi arī iesniedz savus priekšlikumus, bet tādus praktiskus, ko visi var novērtēt, izskaitīt, ka tas varētu būt vērtīgi. Protams, ka iesniedz, bet tagad ir arī tā kā labā praksa un labā, tas tā, viņš ir cīniski, bet jebkurā gadījumā, kaut ko vismaz mēģināt atbalstīt, atrod vislētāko priekšlikumu un atbalstīt. Apmēram tā. Bet, labi, vajag, mēs demokrātiju spēlējam. Demokrātija ļoti svarīga un, protams, ka šaus arī. Kā tā bez tā? Bet, redzu, opozīcijai baigā problēma ar to, ka viņi nevar īsti tādus kvalitatīvus priekšlikumus, pareizāk sakot, ļoti sarežģīti kvalitatīvus priekšlikumus iesniegt jau iepriekš minētā iemesla dēļ. Ministrija ir tādu vispārēju savu budžetu iesniegos, un tad tev ir jāpasaka, no kurienes būs tas finanšu avots. Un tad tev tikai jāizdomā, ka šī programma, kur es tikai tā aptuveni vispār redzu, es viņai ņemšu nost, bet, reku, tiem es tur likšu klāt. Smuki izskatās uz papīra, bet tad tev pretī ir, piemēram, tās pašas, ko mēs jau iepriekšējās podkastos vai raidījumos esam runājuši, kad tev ir funkcijas pretī. Tu nevari nogriezt nost finansējumu, jo tam ir paredzēts, tas ir paredzēts veikt kaut kādai funkcijai. Nav jau tā, ka visam tam finansējumam apakšā ir kāds uzdevums, ko to grib izdarīt. Vai tā vismaz būtu jābūt. Un koalīcija noņem nost finansējumu, viņi nespēja izpildīt to uzdevumu. Un tāpēc koalīcijai ir pamatot teikt, mēs šo neatbalstīsim, jo tas ir iracionāli. Mums ir uzdevums, mēs nevaram. Bet tagad skaties, tas, ko es šodien vēlāk reklāmu ielikšu video, par to baigo domu izdomāju. Skaties, labi, viņi netiek šī gada budžetam, bet ja koalīcija, vai kā vienota organizācija, vai cilvēku grupa, vai katra partija atsevišķi, viņi saka, šis budžets ir slikts, mūsu domas ir labākas. Bet mēs nezinām šīs domas, mēs nesaprotam, kā tas funkcionēs. Es, protams, zinu, kur ir, es zinu to patieso atbildi, bet kas traucē visiem kopā vai katram atsevišķi, tad iepriekšējā gada budžets ir pieejams. Atkal mums tās izmaiņas būs, bet mēs paredzam kuru, mēs paredzam kā. Uzrakstam savu budžetu atsevišķi. Un tad tu nāc nevis ar vienu priekšlikumu, kad atņemsim Pēterim, iedosim Agnesītei, bet mums reku budžets, redziet, viņš strādās labāk. Jā. Un tad iesniegt visiem, un tad visi, es pētīšu, tu pētīsi, žurnālisti pētīs, un mēs beigās teiksim, klausties, šitie baigie prātvēderi, viņi ir salikuši baigi labi, šitā būs labāk. Alternatīvu piedāvājumu. Es nezinu tādu praksu.
tā neviens nedara, tā vajadzētu darīt. Tas būtu pareizi. Nu, ka tu tā arī pasaki. Nu, man ir alternatīvs piedāvājums. Es teiktu, ka tajā brīdī, ja kaut kas tāds parādītos, tad tas būtu, teiksim tā, koalīcijai un tās vadītājiem būtu ko iesprīt. Jo reāli kāds būtu arī izdarījis to savu mājas darbu, tas nav mazs darbs. Tev visām ministrijām jāaiziet cauri. Labi, tu paņem, tev ir tas bāzes daļas, tu viņus varbūt saglabā. Bet tu tur pamatīgi būtu izķidājis viņu, pārdalījis kaut kādas prioritātes. Bet tad atkal tu baigi saskartos ar tādu reālu vienu brīdi, kurā tu nespēji. Tad tev jāizdomā jaunas iniciatīvas, tev jāizdomā jaunas, kur pretī, piemēram, mums ir tāda situācija, ka mēs, piemēram, maksājam 15% no kaut kādas Eiropas finansējuma. Apgūšanai pretī ir liela daļa ar Eiropas finansējumu. Viņš tam ir paredzēts, bet tu to naudu nevar īsti pārdalīt. Ja tu izdalīsi ārā, tad mēs pazaudēsim tos 85%. Un šito tu no opozīcijas īsti neredzi. Un tos noteikums arī raksta koalīcija. Un tad sanāk tā, ka tu tikai daļai var izdarīt to darbu. Tu nemaz viņu nevar izdarīt. Un to nedara arī politiķi, īsti to dara ierēdniecība. Šito budžetēšanas daļu tur pa 95% Jā, bet otrs puses, skaties, šobrīd, ja mēs runājam, kad mums koalīcija trūkst balsis ļoti maz, tur praktiski katra balss ir no svara. Pretī tas nozīmē, ka ir tikpat liels cilvēku skaits, kas sēž uz algas un pa lielam, ko viņi dara? Viņi apmeklē komisijas, un tagad vēl izstāsta, ka to viss ir slikti. Ļoti labi. Es šo budžetu nepētīju. Es nezinu, to, ko es izpētīju, pēc tam pateikšu. Jā, tas, kas ir skaidrs, kas ir parasti slikti. Bet tieši no tā viedokļa, kad jums jau pa lielam tik un tā nav ko darīt. Kas ir tas, ar ko jūs esat noslogoti? Ierēģi, neierēģi. Tu jau vari vismaz tādu, tad labi, tad nevis tur ejot dziļāk, bet, mums patīk klausīties par to, ka visi cīnīsies ar birokrātiju. Un pirmā cīņa birokrātiju samazināsim ierēģus. Atbalstu ar abām rokām. Es vispār uzskatu 50% nost, bet... Tā jau tu pāršāši Lesers. Lesers teica 30%. Tāpēc, kad es 50%. Jābūt ambicioziem. Jā, es savukārt... Leseram ambīcija trūkums. Tā ir viņa problēma. Bet es tad varu pateikt, ka, pieņemsim, to gan var izdomāt. Mēs pasakam, ka nosacītais vids, tik darbinieki ir, tik viņiem budžets iepriekšējā gadā. Šogad jau nekas nemainīsies, tā radikāli. Reku, mēs samazināsim... Viņi tur nesen beigās kaut kādas apgriešanas jau taisīja. Labi, tas ir piemērs, tas ir nosacīt vīds vai jebkuru tu iestādi paņem, tu zini, cik tur strādā cilvēki, tu zini, ko viņi plus mīnus dara, tāpēc, kad lielākā daļa ir bijuši par ministriem, par parlamentāriem, tu zini, ko cilvēki dara. Tad pasaki, kā tad tu ar to saukli cīnīsimies ar birokrātiju, kuras konkrēti pozīcijas tu īsinās. Tu vari paņemt katru, tu vari paņemt, jebkuru ministriju un pateikt, šobrīd strādā 300 cilvēki, vajag 200, kurus atlaidīsim, amata saraksts taču arī ir. Pasaka, rekur, šie... Alfabēts. Kaut kādam principam, kaut kādam principam randumā vai vienkārši kā loto tos cipars vēl cārā. Nav svarīgi, bet tu vari pateikt, visi visu laiku saka, mēs cīnīsimies ar birokrātiju. Parādi man to plānu, neparādi uz visu valsts, parādi uz piemēram... Domāju, mēs tikāmies tālāk. Mēs iepriekšējā tajā, kad noīsinām funkciju, izmetam galdu pa logu. Es domāju, ka spēcīgāk vismaz es nedzirdēju nekādu tādu reāls plāns ar birokrātijas tur apkrošanas kaut kāds. Bet tātad atkal, un šeit es nonāku pie viena tās galvenās tēzes, kas man bija šodien tādā plāna, klausoties vakardienu, klausoties visus iespējamos raidījumus, kurš tagad nāk un stāsta par budžetu, labs, slikts, man piemēram, Šuvājevs un Rosļikovs vienām izkastē abi metami. Bet tagad ir jautājums, un es arī vakar skatījos, kas notiek Latvijā. Par ko mēs diskutējam? Pa lielam. Priekš kam? Jo es vakar uzdevu šo jautājumu
cilvēkam, kurš ir pabeidzis kaut kādas zinātnes, ja? Viņš saka, nepriekš kam. Tas tāds teātris nevar saprast, kam priekš sociāliem tīkliem, ja tu kaut ko foršu pasaki, tu pats priekš sevīm izgriezīs un ieliks. Jo ir 52 cilvēki, ja, mums tagad, kas balsos par 52, 51, 49, kā nu kurā, kādu nu kuram temperatūru uz to brīdi, jā. Bet mums ir šie cilvēku skaits, viņi balsos par. Un ir 48, 49, kā tu saki, vai 51, 51 ne, bet 48, 49, kuri balsos pret, nevis tāpēc, kad viņi zina, par ko pārvai. Viņi vienkārši pret. Un tad veselu vakaru, veselu dienu līdz 9 vakarā visi kaut ko stāsta viens otram. Viens otram un man, bet es uzreiz izslēdzu, jo es negribu to klausīties, jo es saprotu, ka tās ir muļķības. Tas jau tikai pirmais lasījums. Šis jau vēl bija iesildīšanās. Jā, un šeit šis būs nākamais jautājums, jā, bet parunāsim par vakardienu. Kam ir šis cirks domāts? Jo tas ir cirks, tā ir imitācija, tam nav nozīmes nekādas. Neviens vārds, kas vakar tika pateikts, tam nav svara. Nu, tā ir tā kā kulminācija. Tas ir tāds teātris sezonas noslēgums. Iet uz noslēgumu un visi ir atstrādājuši, visi ir tēmā iekšā, visi tekstu savus zina, visi zina problēmas. Viss tas gads ir, bijis laiks akumulēt tās zināšanas, laiks komisijās uzklausīt visus, laiks saprast, kas ir sliktais, kas ir labais. Un šis ir tas brīdis, kurā iet un parādīt, jā, mēs zinām labāk, mēs esam gudri, mēs darīt labāk. Mums nebūtu budžets deficīti, mums būtu tur demografijai atvēlēts vairāk līdzekļi, mums tur Rail Balticam, vai viņš vispār nebūtu... Vai būtu 10 miljārdi. Vai būtu ierēķināts budžetā iekšā, jā. Kā no kuram tur tā teikt. Bet tie ir virsraksti. Viņi runā visur virsrakstos. Tas zini, tā kā lozungos tu uzlien augšā, tā kā Šuvājevs Ļeņins uz bruņu transportieru, uz skaisto nākotni un otri savukārt gānās. Bet faktiski šī ir izniekota diena. Ja viņi aizbrauktu uz mežu stādīt kokus, būtu koki. Jā, zini kā, kaut kādā ziņā... tā ir, bet no cita aspekta varētu arī teikt tā, ka ir saprātīgi zināt, cik plaša tā diskusija vispār var būt. Vai viņi patiešām spētu kāpt uz tribīnas un runāt par to, cik būtu pieļaujams tur tas deficīts un cik mums būtu jāsamazina kaut kādās reālās pozīcijās. Teiksim tā, labi, šobrīd esam aizrāvuši līdz malai, ka tur īsti vairāk tā vieta, kur aizņemties nav. Varam pāraut pāri, bet tad atnāks, no Eiropas pakatīs pirks un liks samazināt kopumā izdevums, un tad tas būs vairāk nekā tās. Tur vēl ir mahinācija tam, kā vispār budžets ir veidots. Tas tā kā mēs skatāmies uz iekšzemes koproduktu, bet iekšzemes koproduktu veido arī tas, valsts tēriņi. Un tad, lai tu spiest uz augšu iekšzemes koproduktu un varētu turpināt izaugsmi, tu vienkārši tērē vairāk. Tas ir tā. Mēs pēc apgrozījuma mēģinām saprast, cik labs būtu uzņēmums. Tu apgrozījumu var uztaisīt milzīgi, bet tev mīnus iet, jā. Tas atkal tā dīvaini. Šī brīža, kā tu saki, mēs nevaram saprast, vai var vai nevar, tas ir kompetences trūkums, vai tas ir pa lielam arī praktiskās vajadzības trūkums. Pēc šī iedziļināšanās, iedziļināsies. Es teiktu, daļēji objektīvi, tu nespēji detalizāciju. Pašreizējais tas formāts, cik varbūt, ja tikai uz to strādāt, teiksim tā, ja mums būtu patiešām spēcīgas partijas, te atkal, te jau mums jāpakāj uz soli apakaļ, tā kapacitāte mūsu Latvijā partijām ir gaužām maza, tā īstenībā. Tāda realistiski nostāties pretī valsts aparātām ar viņa, teiksim tā, to veidu, to apjomu, kādā viņš spēja sagatavot budžetu, kādā detalizācijas pakāpē visam tam iziet cauri. Tev cilvēku resursu stundas, ko pretī nolikt, lai kaut ko kvalitatīvi izstrādāt. Tas ir finansisti, ekonomisti un viss pārējais. Nav tā. Nevienai partijai. Es teiktu, ka to varbūt mēģināt izdarīt nacionāļi, ja viņi nebūtu slinki. Viņiem ir juristi, viņiem ir ekonomisti, bet viņi nav tam arī gatavi. Viņi pasaka, ka viņi nevar izlasīt, viņi nevar neko saprast.
apvienotais saraksts nav viņiem, ja viņi nepieslēgs, kā saka, mākslinieks no malas, viņi vēl nav tik liela partijas. Neredz, ka viņiem ir spēja tāda. Rosļikovs. Rosļikovs varbūt viņam ir, kas viņš sēž un tulko savējiem, kas tur rakstīs. Varbūt viņš var pieslēgt, nezinu, varbūt viņam pieeja kaut kādai krievu inteliģencei, ko viņš tur varētu šeit, nezinu, piesim. Par Šlesers viņam it kā būtu cilvēki, bet viņam nebūtu, nebūtu seksīgs slogans, jo tas ir pragmatiski lieta. Viņš nevar iet un teikt 30% atlaidīsim, jo te viņam jāpasaka reāli visā tajā aparātā, ko tas nozīmē. Mēs atlaižam tikai ierēģņus vai publiskajā sektorā strādājošos, ko mēs skolotājs policistus atlaidīsim, vai tikai ierēģis. Tu atlaižot 30% no ierēģņiem, tas iegūms varbūt pat nebūtu tik milzīgs, bet iedomājies to funkciju apjomu, kas jānogriež nost. Es nebūtu tik drosmīgs. Es nevarētu pateikt, ka tieši no funkciju griešanas viedokļa, ka mēs varam nogriezt reāli 30, katru trešo funkciju, šī mēs nedarīsim. Varbūt kaut ko var saīsināt, bet tik traki varbūt efektīvāk darīt. Efektīvāk strādās, jo šodien... Ja mums ir tie cilvēki, kas spēj efektīvāk strādāt. Tagad par efektivitāti atkāpe. Šodien bija maziņš tas gabaliņš, visi interviju es vēl noskatīšos kaut kad. Draugs Šuvājevs bija pie Broka un izstāstīja fenomenālu ideju, ka efektivitāte valsts pārvaldē nav nekāds mērķis. Tad, kad viņam jautāja par to, ka efektivitāte mums ir slikta, viņš saka, ka tas nemaz nav vajadzīgs. Būt efektīvai valsts pārvaldē? Jā. Tā ir tāda ilūzija, kas pa lielam nav vajadzīga. Pēc būtības viņš pateica, ka viņš strādā kā sanāk un ir normāli. Jo salīdzinājumā pret, pieņemsim, to nosacīto uzņēmumu, kur efektivitāte kāpina un kur ir, protams, ka viss ir efektīvāks, Šuvājeva viedoklis par valsti, kad efektivitāte nav nozīmīga. Tas ir nākamais, mums ir kur augt. Mēs vēl degradēties varam ilgi. Klausies, tagad... bet mēs šito neapspriežam. Tas ir... aplams, kaut kāda aplams. To mēs apspriedīsim citu reizi. Mēs... Jānoskatās. Viņš varbūt sasirdzis ir. Stresiņš, zin kā, viss tās budžeta debats, būs sirds slikt paliek. Sāk muļķības runāt, visādas golpības. Kas vēl, ko es vakar pamanīju, vakar bija, kas notiek Latvijā, viņam rādīja kaut kādu iepriekšējā gada, tieši ļoti līdzīgu sarunu. Un praktiski nevarēja atšķirt, ja neuzliek datumu. Tad tas ir viens cilvēks runā, vienkārši viņš pasaka vienu, pēc tam sēž pats klausās, ko viņš pasaka. Saka, frizūra nav mainījusies. Jā, bet pēc sevis izteiksmes viņš bija ļoti gandarīts par to, ko viņš stāstīja pirms gada. Varēja redzēt, ka viņš pats sev ļoti patīk, un tas ir ļoti svarīgi. Tātad, skaties, tagad atkal cilvēkiem budžets diezgan sveša lieta, saimā neraujos, tu iesi. Pirmais lasījums tagad 30. oktobris, 2. 4. decembris. Kas notiek šī te pauze vajadzīga kam? Pirmkārt, sasniegs iekšā baigo kaudzi ar priekšlikumiem. Tur būs, labi, skatāmies pēc pagājušajiem gadiem, tie ir bijuši gadi, kad tur pār pa 500 priekšlikumu tiek iesniegti. Kurš iesniedz? Partijas. Frakcijas. Visi deputāti var iesniegt tur priekšlikumus. Visos tajos likumprojektos un pavadošos. Bet ja viņi pa lielam neredz, uz kā pamata? Tāpat viņi iesniedz. Viņi vienkārši ir tāds klasiskais stāsts, nezinu, no kurienes paņem līdzekļus, paņem no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem. Viņi vienkārši ņem rekur, budžetā ir arī kaut kādu, vienmēr atstāja kaut kādu daļu no līdzekļiem. Bet tur nav baigi daudz. Tur nav baigi daudz, bet tad tu tajā ietverā izpaudies vienkārši, labi, līdzekļu neparedzētiem gadījumiem. Es no turienes ņemšu un iedošu šitiem. Tātad mums neparedzēts gadījums sākās pie budžeta plānošanas. Kad kaut kādā mums pēkšņi būs kaut kas ļoti neparedzēts, bet šodien mēs jau to paredzējām. Jā. Un iekļāvām budžetā. Viņi tad tev samazināsies tā daļa, kas to es saprotu, jā, bet ja... Mums ir tādas lietas, ko, piemēram, arī ko norādīju vakardien debatēs, ka
Nu, cik var vismaz saprast, tad vai kaut kāda, teiksim tā, budžeta ieņēmumu papildus līdzekļu tu pārdales rezultātā no turienes paņems vai līdzekļu neparedzētiem gadījumiem, arī pati valdība. Nu, rēķinās to mums budžetā, mēs viņu neiebudžetējam iekšā, bet mums pēc tam vajadzēs tos līdzekļus. Nu, ir kaut kādas programmas, nu, tur bija tai kosmosa aģentūrai, tur, ja nemaldos, Indriksona teica, ka kaut tad jūs tā, mums ir līgums, mums ir jāmaksā, bet nav nekur iebudžetēts. Es pieņemu, ka nebūs jau tā, ka mēs nemaksāsim. Mēs vienkārši maksāsim tad, kad mums būs parādīsies kaut kāds nodoklis, pārpilde, nu, ja nu tā parādīsies, vai tiem neparedzētiem gadījumiem izvilks no turienes ārā, pārdos kaut kādu, nezinu, šķūnu kaut kur, nu, dabūs. Bet vienkārši, nu, kā valstī daudz iespējas un formātu, kā to izdarīt, bet tā arī pati valdība dara. Nu, tā, ka tas opozīcijas it kā gājas, un sakam, nu, kas tas tāds, bet labi, tas sanāk, tagad līdz 4. decembrim iesniegs daudz priekšlikumu, tos tur kaut ko 95% atfutbolēs. Pat vairāk. Es domāju, 1 vai 2 pieņems. Tas no visiem. Tātad tā ir atkal diezgan liederīga laika izniekošana. Iesniegsim tagad pusotru mēnešu, mēnešu griezumā 500 ierosinājumus, izlasīsim, padiskutēsim, visus izmetīsim izkastē. Un tad 4. decembrī notiks tas pats, kas bija tagad, visus ar temperatūrām uz Saimu. Būs vēl karstasinīgāk, tie tribīnas runātāji, bet pēc būtības, tā būtība nemainās, kad tām nav nozīmes. Nav nozīmes. Teiksim tā, ja nemainās nekas no balsu sastāva, tad tam nav nozīmes. Tad vienkārši budžetu pieņems vairākums un viss un ies priekšu. Vienmēr viss šis stāsts ir pa vēlmi sašūpot visu to, atrast kaut kādu tādu, vismaz tam būtu politiski jābūt gājienam tādam, kad mēģināt atrast kaut kādu tādu sāpīgo stīgu, kur tu tā nokaunini, ka nevar nobalsot. Ka tu kopumā to budžetu izbrāķē. Ja tu izbrāķē budžetu, tad tā ir neusticības izteikšana ministru kabinetam pēc savas būtības. Viņam vienkārši tas, ko jūs sagatavojāt, ir, kas saka, brāķis, visu šī valdība nespēja. Bet mums ir tāda stīga. Es teiktu, ka pie pašreizējiem apstākļiem, nav. Ko? Kāda alternatīva? Nav neviena tāda jautājuma, kur tu vari patiešām pateikt, ka jā, šita mēs, deficīts ir līdzručkai, no kurienes nauda vēl papildus, cik vien varam tik tērējam. Un situācijā, kad tu tērē, cik vien varam tik tērējam, tad vienmēr ir jautājums, skolotājiem vairāk, bet tad jāņem nost mediķiem. Vai policistiem. Un tad kurš ir teicis, ka kaut kas ir labāk. Un tad koalīcijas ietver arī, ja tu tērē maksimumu, tad ir vienalga. Ja tu gribi būt taupīgs, tad sākās. Tad tu vari teikt, kāpēc jātaupa? Kāpēc uz tiem taupīt, bet uz tiem nē? Kāpēc? Tas šī skaties, tagad mums plānotais, tas, kas no smukajiem infografikiem nāk, mums ir plānotie ieņēmumi ir 15 miljārdi, tur kāpēc viņš, un izdevums 17. Tātad mēs ar drošu sirdi apzināti aizņemamies 2 miljārdus. Labi. Un tas ir vēl, ko akcentēja neatceros kurš, kad viss šī ieņēmuma prognoze tiek balstīta uz ļoti tādu pozitīvu vērtējumu nākotnes. Kad, pieņemsim, mums šobrīd ir PVN iztrūkums, cik es pareizi atceros, tad mums prognozē, ka mums varētu visu kaut kāda cita iztrūkuma būt. Un tad tie 15 varētu nebūt, bet pieņemsim. Bet man cits jautājums par tēriņiem un par vispārējo. Parāds uz 25. gadu mums plānojās 21 miljārds, jeb gandrīz puse, nepilna puse no IKP. Un cik es saprotu, tad pēc tam ir finišs un aizņemties vairāk nevar. Relatīvi, pēc gada nebūs tā, ka ieņēmumi 15 un izdevumi 17. Pēc gada būs ieņēmumi 15, tātad izdevumi arī 15, tāpēc, kad mēs nevaram vēl kārtīs vēl paņemt 2 no galda. Teiksim tā, visu laiku aug. Tas iekšzemes koprodukts, viņš visu laiku aug.
Un, ja vajadzēs, tad paspiedīs viņu uz augšu, atkal. Kā es jau ieminējos. Tā ir tāda mahinācija ar rādītājiem. Tu statistiski vari to rādītāju, pēc kur mēs skatāmies, vai valsts kopumā, aug, viņas ekonomika aug, mēs skatāmies pēc iekšzemes koprodukta. Pilnīgi garām. Jo, ja mēs iekšzemes koproduktu, es vēl domāju par to, kas varētu būt tas formāts, pēc kā tās sakarīgāk varētu mēģināt. Tas labākais, ko es izdomāju, pats gan jau, ka ir kaut teorija, kas varētu kaut kā citādāk, bet tam būtu jābūt iekšzemes koproduktam bez valsts tēriņiem. Un tad skatīties, kas ar to notiek. Jo, ja tev iet uz leju, bez valsts tēriņiem, tev iet uz leju iekšzemes koprodukts, tad tev tai attieksmei būtu jābūt pavisam citādākai. Labi, tur var būt stimulējošie kaut kādi mehānismi, tu to aizņemies naudu, lai stimulētu ekonomiku, ko mums arī te norāda, ka mēs gan daudz stimulējam. Tātad tiek izdalīti kaut kādi faņķiki, bet es arī tādu baigi lielās, faņķiki, tādas, brīvās naudas dalīšanu neredzēju, jo nav vēlēšana gads. Bet budžeta griezumā tieši tā, es izlasīju, ka Acīs Šailis ir ekonomikas, tur visādi vārdi tiek izmantoti, atbalstīšana, reinkarnēšana un viss pārējais. Bet vienmēr tas jautājums, mēs vienā brīdī stāstam, ka mēs ļoti ieguldamies mūsu ekonomikā. Paralēli mums atnāk šodien, pieņemsim, pārtiks nozara sabiedriskajā un stāsta, ka samaziniet mums PVN, savādāk mēs tūlīt visi nosprāksim. Jā. Tad ir jautājums, un šo viņi saka jau sen, jo bija arī akcijas, atceros tur ap Covidu, kad klankšķināja tos panas un vispārējo. Tagad tas vienmēr jautājums ir budžeta ietvarā, visi šie ekonomikas un uzņēmēju darbības, jo cik es saprotu no uzņēmēju darbības, es saprotu, jo es biju uzņēmēju darbinieks kādreiz, ja? Valsts, es nezinu, kā viņi man stimulē. Viņa parasti man traucē ar 10 iestādēm, kas mani pārbauda. Ja? Un iesaka man, kā man pareizi dzīvot. Ja? Nodokļiem pēc būtības. Tas nav baigas stimuls. Ja, tieši tā. Un mainot katru gadu kaut ko tur pat uz augšu. Jo man vienā, tad es vēl biju uzņēmējs, tad, kad viss notika ar rociņām, nevis kā tagad, tur ļoti forši. Es sēdēju vienā, kad PVNs mainījās pēdējo reizi. Pirms pēdējo. Un es sēdēju un ar rociņu mainīju visā kases aparātā, PVN pa pozīcijām, tāpēc, ka tā bija, tur savādāk nevarēja. Ja? Es atceros, tā mani iedvesmoja strādāt no jaunā gada, bet tas bija jaunais gads, un tad 1. janvārī jaunas cenas, jauns PVNs. Šajā gadījumā, ko viņi saprot zem atbalsta uzņēmumiem? Jā. Es uz to skatītos tā, tad, ko vispār valsts var izdarīt? Pēc savas būtības tas ir vides veidošana. Ko nozīmē vides veidošana? Bet arī ceļus, piemēram, tos pašus ceļus. Ir uzņēmumi, kuriem šobrīd viņi tā rūpnīca, piemēram, vai kaut kādas, klēts vai vēl kaut kas atrodas pie grantēta ceļa. Tur viņiem nebrauc, nebrauc piena mašīnas turien. Vai viņi brauc, bet viņi tev sastādas lielāku to tarifu, jo tu nolietojās tehnika, tur objektīvi apsvērumi, grūti piebraukt, tur ziemā nevar piebraukt, rudenī nevar piebraukt, slapšs slikti, sauss slikti, viss slikti. Un tad tu, pašvaldība vai valsts izdomā, ka labi, te mēs uztaisīsim ceļu. Labi, tas uzreiz viņiem atvieglo to uzņēmēju. Tā ir vairāk pašvaldība. Labi, tas ir pašvaldība. Bet to pašu jau var darīt arī valstī pārsvarā fondi. Viņi tā kā vairāk neiejaucās tik dziļi, bet viņi tev var pateikt, ka tagad ir iespējams tur, digitālajai attīstībai mēs tev piešķīram papildus tur kaut kādu atbalstu. Vai iespēju aizņemties ar labākiem nosacījumiem, vai kaut kāds tāds, kur viņi pretī garantē, ka tu tur atmaksāsi. Ja tu neatmaksā, tad viņi atmaksā. Vai arī viņi vispār grantus var iedot par kaut ko. Daļai tā ir Eiropas
nu, Eiropas nauda, daļai tā ir arī nu, vietējā, un tad tur var kaut kā kombinēt. Nu, tādas lietas. Jā, bet skaties, vēl ir konkurētspēja. Nu, tas ir vēl veicināt konkurētspēju, vēl viņi palīdz ar visu, ko tu pieminēji, un vēl veicina konkurētspēju. Un tad labi jautājums. Mums ir viens liels, ko mēs arī jau esam apsprieduši, un jaunā šī te nodokļu politika, vai šīs izmaiņas veicinās to, ka tagad mūsu darba spēks būs konkurence spējīgāks vai vismaz ar tiem, kas mums dzīvo pa kreisi pa labi. Šobājos jau saka, ka tas fantastisks, tur viss būs baigi labi. Nu, man ir, kā saka, es esmu arī paudzes, man ir savs skepsis par atsevišķām daļām. Man ir arī jautājumi par to, ka tu, pakruķījot nodokļus, tad produktivitāte nepieaug cilvēkiem no tā viena, kad viņiem samaksā vairāk. Tas ir mums tāds kultūras maiņa ir nepieciešama, kaut kāds tāds iekšējs morāls iemesls, kāpēc mēs strādājam. Mums ir arī problēmas šajā laukā. Tā ne visu var atrisināt ar naudas pārdalēm. Labi, vienkāršāk nodokļu sistēma, labi, līdz tur kaut kādiem 3000 eiro apmēram ir, tā tev vairāk paliek uz rokas no tās, algas ziņā. Tu saņemsi lielāku algu. Bet tajā pašā laikā, ko es arī esmu kritizējis, viss, kas ir transporta nodokļi. Transporta nodokļi ir slikti. Ņem vienalga, ko tu tur gribi. Tas ir transports un enerģētikas visu lauciņā ielīst iekšā, uzlikt papildus nodokļus virsū, tas ir pilnīgi garām. Tas tikpat labi, tā jau lietas pārtikai uzreiz virsū nodokļus papildus. Pieliec tu PVN klāt visam, jā. Un mēs maksimāli mēģinām izvairīties no PVN pielikšanas, bet pēc tam mēs tāpatās to dabūsim tikai to cenas kāpums. Faktiski inflācija uzspiedīs augšā, nevis tas, ka tev valsts uzliek papildus nodoklīt, parauj uz augšu to 1 vai 2% visām precēm. Bet tev vienkārši tas, ka tev transportēšanas izmaksas būs dārgākas. Jā. Loģistika, un viņiem kaut kur tas jāierēķina. Tas jau nepaliks, ka viņi sev nogriezīs peļņu nost, viņi vienkārši ierēķinās iekšā. Lūk, un viss, un tev paliks dārgāk pārtika, tev paliks dārgāks viss. Skaties, tagad tas skatījums no malas. Mums ir valsts uzņēmumi, no kuriem vairums cilvēku nevar izvairīties. Nevar. Tāpēc, kad Lotenergo, tāpēc, kad nosacīt Latvijas valsts meži. Ja viņi varētu, tad no viņiem būtu jātiek vaļā. Viņi kropļot konkurenci, viņi būtu jāpārāk. Jā, bet. No vienas puses mēs pasakam, ka tagad tur cilvēks saņems pār 10 eiro katru reizi pie algas foršu. Ja? Bet budžetā ir ierakstīts, ka cik valsts uzņēmumiem ir jāiemaksā budžetā vismaz. Jā, procentuālā bet tur ir cipars. Un tātad Lotenergo vismaz 147 miljoni, valsts meži 111, augstsprieguma tīkli, kas ir pa lielam, mēs viņus tikai izjūtam netieši 10 miljoni, tur Latloto, mēs esam kā valsts ļoti pret visām azartspēlēm, bet Latloto 10 miljonus mēs esam ierakstījuši budžetā. Un tad sanāk, kad mēs no vienas puses sakam, vai jums būs daudz vairāk naudiņas, bet par siltumu būs jāmaksā vairāk. Jums būs veseli 20 eiro pie aldziņas no 1000, bet jūs tagad elektrību arī maksāsiet bišķiņ vairāk. Kā tu saki, kropļo tirgu, neapšaubām. Un tagad ir tas jautājums, mēs no vienas puses tā kā dodam naudu, bet mēs arī uzreiz tev pasakam, ka šo naudu tev jāatgriež mums atpakaļ caur mūsu uzņēmumiem. Es to saucu, es uz šo skatos nedaudz tādu, man nepatīk. Man nepatīk, un tāpēc tajā brīdī, kad pacēl to procentuālo maksimālo daļu, es tā skaitā caur savējiem arī teicu, ka nē, par šito te es iebilstu. Kāpēc? Tāpēc, ka 20 gadu griezumā es negribu redzēt, kad no tā, piemēram, Latvenergo ņem 70% dividendēs ārā. It kā liela daļa cilvēku, tos man piedarošs uzņēmums, ņemam dividendēs ārā. Es saku, dividendēs vispār no Latvenergo tikpat labi varētu ņemt ārā, simboliski 5%. Lai viņi tur pieraujās un lai to apmēram zina, jā. Bet kāpēc? Normāli dividendēs būtu izmaksāt vairāk nekā tur 5% noteikti. Tie varētu būt līdz kaut kādiem, 30, 40, tas būtu ok no kapitāla, ka mēs būtu ieguldījuši. Bet
Labi, tāda spekulācija. Bet, jebkurā gadījumā, es negribu tos redzēt, ka 70%, kāpēc? Tāpēc, ka tas nozīmē, ka mēs uzņēmumam raujam nost attīstīšanās līdzekļus. Un Latvenergo ir tas uzņēmums, kurš rūpējās par to, lai mums būtu elektroenerģijas gan stabilitāte, viņiem ir lielie projekti, kas lielās masīvās jaudas nodrošina, gan īstenībā arī viņiem vajadzētu papildus tālāk attīstīt un veidot cita veida, teiksim, to elektroinfrastruktūru, būvēt uz augšu. Ko tas dotu? Tas eventuāli novest pie tā, ka, ja mēs visu laiku reinvestētu šajā lauciņā, tad elektrība mums kļūtu lētāk. Pēc tās būtības vienkārši tā, mums būtu tik daudz viņas, ka tas spiest cenu uz leju. Mēs varētu viņu sākt eksportēt, kā eksporta preces elektrību. Un to mēs reāli varam darīt, vēl, ja mums paliek mazāk cilvēku, bet arī elektropatēriņš pieaugs. Jā, to vajadzētu darīt. Bet skaties, visiem tiem uzņēmumiem tas pats. Šī ir slikta praksa. Par patēriņu pieaugumu. Tagad mēs zinām, ka mēs esam urā džeki, kas grib izpildīt zaļo kursu. Un tagad es zinu ļoti vienkārši matemātiku, par ko es vēl neesmu izstāstījis savā daļradē, bet Pakārties liānās. Nē, tas ir mums jātiek līdz liānām. Tagad tā, plāns ir kāds, ka mēs visi pārsēdīsimies uz elektroauto. Jā. Bet ir viena nianse. Tiklīdz mēs visi pārsēdīsimies uz elektroauto, visa mūsu visi tīkli, viņi uzkārsies un izslēgsies, tāpēc, ka viņi nav domāti tādai jaudai. Kad visi lādēs vakarā, atbrauks un lādēs, ko tas nozīmē? Ka mums ir jāpārbūvē pēc būtības, ne tikai mēs esam zaļi un tā, mums jāpārbūvē viss tas tīkls. Jāstiprina. Tie ir droši vien ir miljardi eiro. Tagad ir tā vietā, lai pieņemsim, kā tu saki, Latvenergo, augstsprieguma tīklis, sadals tīkls, vēl kas tur saistošie, viņi reinvestētu sev un gatavotos tam. Ja jau mums ir tie mērķi, mēs esam uzņēmušies, tad mērķis jums ir skaidrs, ka 30. gadā visi brauks, visi Latvijas iedzīvotāji, jūs statistiku varat paskatīties, ar elektroauto. Jūs varat nodrošināt, ka viņi uzlādēsies pēc 30. gadā? Nevarat. Tad kur jums ir plāns? Kur jums ir aprēķins, cik tas izmaksās? Tas nevienam nav. Tagad mēs Latvenergo atdod naudu uz budžetu. Budžets nopērk vīnogas, konjaku, končas, visu izcentralē. Un tad, kad pienāks brīdis un mēs konstatēsim, negaidīt, es bez jebkādas izglītības saistošās jau to izdomāju un konstatēju, un mums taču cik tur gudrās galvas, konstatēs, ka mums jau tīkls nevelk. Jā. Jums jau vēl tūlītās visu jānosiltina. Tas nozīmē, ka visur būs kaņģīškas vasarā, lai tu nenosprāgtu tajā mājā, jo viņi karsēs kā mikroviņu krāsnes. Ja? Tev tas viss būs jādara. Un, Te ir vēl viena lieta. Bet būtu jāinvestē tajā. Un jebkurā gadījumā mums to būs jādara. Grozies kā grib. Tieši tā. Bet te man ir vēl viena lieta, kas ir arī sliktā lieta. Tātad, ko nozīmē tas, ka tiek cietās summas noteikts, bet ne mazāk kā 147 vai 111. Tas pat ir sliktāk kā procenti. Tāpēc, ka, ja tu nosaki cieto summu, ko tu gribi izvilkt ārā no šiem uzņēmumiem, tad tas nozīmē, ka tu tos līdzekļus esi iebudžetējis iekšā bāzē. Tas, ko mēs runājām bāzē. Un tad tu esi jau viņu esi iekļāvis iekšā pats tādos mūžīgajos izdevumos. Un uzņēmumu peļņu iekļaut mūžīgajos izdevumos nav prāta darbs. Tas ir riskanti. It kā tad jau jebkuru uzņēmumu peļņu, bet tur ir diversifikācija. Bet tad, kad tu ņem tādos kušķos ārā no kaut kādām tādām fokusētām vietām, ja viņiem nebūs, tad ko Latvenergo būs jāstrādā ar mīnusiem? Tad viņiem būs jāsamaksā 147 miljoni, bet viņi būs nopelnījuši 100, piemēram. Tad viņiem būs jāpiemaksā. Bet no otras puses, tad atkal mēs dotēsim paši atpakaļ. Akcionārs prasa, un viņi ies pie šitā te regulātora un teiks, mums ir jāceļ tarifs. Jāceļ tarifs. Tieši par to jau stāsts. Un viņi nevar samazināt arī to tarifu, jo viņiem ir uzdevums virsū. Un tad pagājušajiem cikliem varam pastīties, no kurienes tad tā ļoti veikli aizgāja visi šī, lielie miljoni no kapitāla sabiedrībā. Viņi izvilka dividendus ārā un izdalīja tajos, ko es saku, tajos faņķikos. Izdalīja
vienreizējos pabalstos. Pirms vēlēšanām šis ir toksisks gājiens, jo tas nav ieguldījums nākotnē. Tu tā kā paņem no iedzīvotāju tā kā ilgtermiņa sistēmas stabilitātes, iedod viņam vienreiz, lai viņš var samaksāt vienreiz baigi dārgo kaut kādu vienu rēķinu, kas ir atnācis. Un pēc tam, bet tu pasliktini to kopējo situāciju garākā termiņā. Mēs baigi domājam īstermiņu tādos risinājumos. Tu saki īstermiņu, mēs domājam, kā attīstīt valstī, bet šī ideja par to, ka valsts, šie uzņēmumi, viņi pelna to ekstra budžeta naudu no iedzīvotājiem, kuriem tad tu vari iedot vairāk, vēl kaut ko, bet tik un tā tu savāc no viņiem, jo mēs atceramies, ka pirms gada bija tā ekstra peļņa atkal tam pašam Latvenergo un visiem pārējiem. Kaut ko jau mēs tur arī eksportējam, Latvijas valsts meži jau visticamāk, tur liela daļa būs, tur kaut kas cits un papildus tur radītā pievienotā vērtība, bet tas viņi ir arī tā skaitā vietējā tirgu. Un par to Latvijā tas ir interesants gājums, tas jau ir tāpēc, ka jābūt. Jo savādāk būs tur ir tas mūžīgais. Tāds, ka azartspēles spēlēs jebkurā gadījumā, bet valsts nodrošina godīgu un taisnīgu alternatīvu. Ja tev ir tā atkarība, tad tu vari aiziet katru rītu uz, iekšlietu ministriju un izdzert savus 50 gramus. Tā apmēram tev ir Loto, kur tu zini, ka viņi tev neapčakarēs. Tas tev nav, Latvijas Vasja, kurš tev paņem spīķi un tu nekad neredzēsi. Un tur jau tā lieta, bet arī tā nosacītā liekulība, 10 miljonus nopelnīs. Nopelnīs, un tur jau droši vien vēl ir kaut kāds aparāts, vēl kaut kāds cilvēks, kas sēž un kaut ko dara, un droši vien nodokļus maksā. 10% no apgrozījuma administrācijā. Tas jau ir kā no peļņas, tas jau vēl ir viņam palielinātie nodokļi, kā jau visiem gambleriem. Tas ir ok, labi. Tātad mums būs atsevišķi uzņēmumi, kas nopelnīs, lai kaut kam ir ko tērēt. Es te paskatījos tos infografikus, un tad vēl kāda ļoti interesanta. Es klausījos arī Čakšu no Tribīnas. Viņa lielās, ne lielās, bet atskaitās, kā labo darbu min, jo infografikos min dažus ļoti labus darbus, vai vienīgos. Pedagogu zemākās algas līkme palielināsies pa 2,6%. Kaut gan. Likumā bija noteikts 8,5%. Deputātiem arī palielināsies pa 2,6%. Pa deputātiem man tā kā mazāk interesē. Bet tas tā, lai salīdzinātu. Un viņi pelna, mazākā skolotāja likme ir, ar kārtu mazāk. Tas, ko es aizmirsu pierakstīt, bet, tieši par šo, es iegāju savas otras mīļākās pilsētas mājaslapā, tur, kur ir vakances. Man it kā bija pierakstīts. Nodarbošanās. Es mainīšu orientāciju. Šito te... kur ir? Man tieši saka, atceros. Sludinājumu. Jūrmos valsts ģimnāzija. Psihologs 1250 eiro. Pumpuru vidusskolu skolotāji tur dažādi, bet alga ir 1480 eiro vai 1550 eiro. Vēl man, to es arī taisīšu savam vajadzībām, tur bija tieši, tu tā skaties, zini, kā ir vakants viens aiz otrs, tad ir vakance, laikam, sporta skolotājs, un pēc tam ir sētnieks. Sētnieks pelna 700 eiro, a sporta skolotājs 688. Tas ir tieši kopā. No visām vakantēm. Tam nav nozīmes, jo sētnieks arī visu dienu viņš neštipelē neko. Būsim atklāti, viņš no rīta celiņus attīra. Un šeit ir tas jautājums par to, un par ko vēl lielās. Tātad viens lielās par 2,6, nevis par to, kas ir likumā ierakstīts 8,5, un otrs, par ko lielās, jauns finansēšanas modelis. No nauda seko skolānam uz nauda seko programmai. Zini kā, ja mums ar tevi ir 100 eiro,
mēs viņu varam dalīt, kā mēs gribam, un saukt jebkādos, jo nākamais būs nauda seko mākslīgam intelektam. Bet ja mums ir 100 eiro, tad mums ir 100 eiro. Un ja mēs esam 2, tad, mēs dažādas schēmas zīmēsim, bet godīgi mums būs pa 50, negodīgi, tad jau tur kaut kāda korelācija aizies. Bet redz, izglītības sistēma atkal neizpild to, ko paši vienojās un ierakst likumā, un otrs izdomā kārtējo jauno taisnīgo modeli. Klausieties, ja tur nav naudas apakšā, tas modelis, viņš būs cits, uz kā... Jādarbojās. Jo pēc fakta... gads bija, algu gadu saņēma, tev kaut kas jāparāda ir. Ir jauns modelis. Jā, jauns modelis, kurš būs taisnīgāks, efektīvāks un savādāk, bet es redzu, ka tie atalgojumi skolā, ko saņem tie cilvēki, viņi nav mainījušies. Viņi ir mainījušies par 10 eiro. Zemvidējā valstī. Jā. Un tad ir atkal, mēs to pasniedzam kā baigo sasniegumu. Jā, budžetā mēs ielikām, Čakša izgāja, izstāstīja, aizgāja atkal pie blogeriem kaut ko izstāstīt, cik viņa visu saprata. Bet tai pašā laikā lielā kritika par izglītības jautājumiem no opozīcijas nedzirdēja tādu. Vismaz frakciju vadītājiem tāds tajā lauciņā. Tas ir labs jautājums, tāpēc, ka skaties, es savilku, kam ir sarežģīti. Tie miljoni vienkārši tik lieli, ka viņi nevarēs atrast, no kurienes viņas... Ok, bet skaties, par ko bija pārmetumi? Par demogrāfiju. Par to gan bija. Par to gan bija. Un par to, ka mums nav baigais plāns demogrāfija. Es tagad saprotu, ka vienīgais, ko par demogrāfiju mums saprot, tas ir, mēs tev... Kā jaunam tēvam iedosim tur liekos 50 eiro vai iedosim 10 dienas tur ar ģimeni vai kaut ko tādu un tad demogrāfija. Bet es uz to paskatījos no sākuma izlasot šo, pēc tam piedomājot klāt, ka demogrāfija man kā topošajam tēvam, man interesē, vai man būs pēc tam, jo es visu laiku dzirdu, man būs vieta dārziņā. Jā. Nevis kaut kur LR ratā vest pie tam arī ne tikai par pieejamību, bet vēl mans jautājums ir par kvalitāti. Jo es negribu vienkārši atdot kaut kādā zvēru dārzā. Cilvēki audzina tavu bērnu. Jā, man jautājums par bērnu dārzu. Man jautājums ir par skolu pēc tam. Es iešu skolā atbilstošā. Un kas ir tagad jauna tā gudrā schēma, ka uz vidusskolu tu eji balstoties uz eksāmiem. Tagad mēs veidojam eliti kaut kur Rīgas centrā un brīnamies, kāpēc uz Rīgas centru laika korķi. Tāpēc, ka taču elitāras skolas. Visi pārējie, tad mācās nevis kā bija iepriekš nosacīt pēc geogrāfiskās lokācijas, bet vēlns zina, kur. Jā. Pilnīgi, tu nezini, kur tu mācīsies vidusskolā. Tāpēc, kad tev paņems tur, kur paņems. Un tagad man, kā topošajam vecākam, demogrāfija. Man nevajag jūs 50 eiro. Es ar viņiem neko neatrisināšu. Man nevajag tās 10 dienas, es pats tās atradīšu. Man vajag bērndārstu, man vajag skolu, man vajag pulciņus kvalitatīvus, lai es esmu pat gatavs piemaksāt, tam trenerim 50 eiro mēnesī. Bet jūs nečakarējiet viņu, tāpēc, ka viņu šobrīd čakarē. Tagad, kas mums tagad ir, kāpēc viņš saņem algu un vēl kaut kā caur biedrību kaut kādu naudu iekasē? Viņam alga ir 700 eiro, jūs esat apduluši. Viņš nenāks, viņš ies uz Rimī strādāt. Un rekur, šī ir mana izpratne par to, caur kurien mēs veicināsim demogrāfiju. Man ir nospļauties pa jūsu piemaksām man kā vecākam. Man nevajag. Es to domu, vismaz tavu domu noķēru kā ideja par to, ka tāpatās kā ekonomikas stimulēšana. Mēs šobrīd cenšamies samaksāt tiem uzņēmējiem, demogrāfijas tajā lauciņā, mēs cenšamies samaksāt tiem uzņēmējiem, kuri ir labi uzņēmēji. Mēs aizējām iedodam viņiem naudu. Un tad mēs domājam, ka no tā uzlabosies uzņēmēja darbība, tā kā Latvijā. Bet bet tu saki, ka vajadzētu vidi, sakārtot vidi. Un es piekrītu, jā. Man tagad arī 2 sīči mājās, es gaidu
bērndārs rindā, es izdarīju kļūdu. Es nepieteicos rindā uzreiz, ka viņi piedzima. Nu, vai jau kādu laikam, ko līdz viņam ir tur tā dzimšanas apliecība, tur ir pieteikties rindā. Es biju viņu nogaidīju. Nu, nenogaidīju, kā saka, noslinkoju. Svinēju. Nu, un es aizsvinējos tā, ka tagad ap 3 gadiem. Tad nozīmē, ka kaut kā līdz tiem 3 gadiem man būs viņiem pašam jātiek galā. Labi, ok, es varēju pa gadu mazāk. Bet, sievai, kā saka, beidzās bērnu kopšanas atvaļinājums, bērnu kopšanas darbs beidzās pusotrā gadā. Un tad to pusgadu, tad ģimenei ir, pirmkārt, finansiāli pašai jānosāc tas jautājums. Tad tev viens cilvēks ir, vai viens cilvēks uztur visu ģimeni, man uzreiz tie 2 mazi bērni un sieva, un es pats. Vai auklītes, bet arī viens cilvēks un cik tā auklīte maksās. Viņa tāpatās maksās to puslīdz pusalgu tu viņai, bet ja tu ko līdz lien ārā no mājas, tev parādās vēl papildus izdevumu. Tur transports, tur vēl kaut kas mums paliks dārgāks. Tā ka tas viss ir, un tad tu esi arī savu bērnu iedevis kādam tur citam cilvēkiem. Ja redz, šīs ir problēmas, un es tev piekrītu. Tā vide ir, viņa atšķirās no novada uz novadu. Es dzīvoju tādā novadā, kurā mums ir pozitīva demografija. Mēs ejam uz augšu. Bet ir tāda, varbūt, kur ir mazāk, bet tur viņiem atkal var ciet. Tev pārāk maz bērnu, aizver ciet, un uzreiz atkal stāv rindā. Naudas jautājums. Naudas jautājums, bet arī tad redz, kur mēs viņu liekam. Arī tagad arī mums pasaka, ka mums prioritāte ir iekšējā un ārējā drošība. Labi. Visvairāk, kas man nepatīk no naudas dalīšanas balstoties uz IKP, ir tā, ka mēs zinām vajadzības savas. Tādas galējās. Pieņemsim, ja mēs runājam par aizsardzību, mēs starp citu, te ir 3 cipari parādījušies, cik tad šogad būs tie no IKP, jo Finmins pateica, ka 3,5, ministrs pateica 3,45, kaut kādā tur tabulā, ko es to rādīju, 3,1. Izstāsta, ka finanšu ministrija nopaļoja uz augšu to, kas ir... Ko ministrs neprot. 3,45, bet finanšu ministrija ir optimisti, viņi apaļo uz augšu. Šis ir humanitārijas, viņš nesaprat, viņš kādu ciparu redz tādu pateic, tie tomēr prot turpu šurpu, lai izklausās labāk. Ok, labi, bet tabulā bija 3,1, kas arī mulsina nedaudz, jo tā publiski. Tie bija piešķiki. Jā, bet skaties, tagad aizsardzībai mums šobrīd ir tāda situācija, tur kāda ir, un mums jautājums, mums ir skaidrs, ko mums vajag? Nevis, ka mēs katru... Lauciņš ir varan sarežģīts. Tur viss slepeni, ko mums vajag? Mums vajag drošību. Mums acīm redzam vajag kaut ko, kas var dronu. Tieši tā, mums acīm, bet tad varbūt mums pagājušajā gadā vajadzēja iedot 5%, lai nopērk tās iekārtas, kas dronus spēja apturēt, un tad šogad mēs iedosim 2, un mums būs plūstošais. Nevis, ka mēs katru gadu dosim 3,5%. Ko jūs darīsiet ar to visu? Slepeni. Un lielākā daļa, cik es tur kaut kur lasīju, aiziet algās. Nosacīt algās, bet algās. Es teiktu, ka šeit vismaz ir adekvāts finansējums, ar ko vajadzētu pietikt. Tā vismaz pēc bet mēs redzējām, ka rezultāts nav tāds, ka mums ir adekvāts finansējums. Tev uztaisīja tanku uzstumu. Arī tas ir slikti. Zin kā uzreiz visa tagad galvenā tēma ir tanku. Nospļauties par to tanku. Bet tas rāda, ka nozarei, kad tu redzēji pēdējo reizi, ka, piemēram, iekšlietu ministrija, kaut kādu policistu statuju uztaisa. Tas nozīmē, ka tev liek līdzekļi, lai tu mākslu nodarbotos. Ja tev var mākslu nodarboties savā restorānā, tad tev pietiek. Pietiek, ir ok. Tātad pie 3,5 mēs varam, tas ir ok līmenis aizsardzības lauciņā, kur visi slepeni izskatās, ka viss pietiek. Bet iekšlietu resorā, kas ir tas, kas ir mūsu otra prioritāte. Mēs ielāpu uzlikām, maziņu ielāpu uzlikām, bet nākamos, es teiktu, nākamos 5 gadus ir jāturpina tāpatās, lai mēs sasniegtu to līmeni, kad mums ir ok situācija iekšlietās. Jo šobrīd mēs esam uzlikuši mazu plāksteri,
kas neatrisina problēmas, un ja turpmāk netiks, ja būs tā, ka nākamgad mums ir nākamās prioritātes, nu tā kā šogad nav veselība, pagājušajā gadā bija veselība, ojojoj, kā veselība bija prioritāte, šogad viņi ojojoj, kā nav vairs prioritāte. Jā, starp citu, turpmāk atkal mums veselībai un, man liekas, pat arī izglītībai samazinās tas procents. Nu, tad mums pēc gada viss ir atrisināts, vai pēc kādas loģikas tam mēs vadāmies? Vienkārši nākamgad, sapratīšu, kur atkal, kur viens jau slīkst, viņš jau bāls saka palikt, vai zils, vai vienalga, es nezinu, kā cilvēki izskatās, ka viņš saka slīkst. Bet, labi, viņš jau zem ūdens iet kaut kādu nozaru, un tad tu velc ārā, tu viņu vilks ārā, bet tā būs mūsu tā nākamā prioritāte. Bet iekšlietām ir, redz, tā problēma tāda, ka mēs neatrisinājām šo. Mēs tik ļoti neatrisinājām, ka mums ir arī nākamgad viņi jāliek kā prioritāte. Un es pat teiktu arī aiznākam kā prioritāte, bet tā nebūs. Viņi atkal, mēs vienu gadu viņus pastutējam, visticamāk, un tad viņi pēc tam atkal slīdēs, staigās caurām biksēm. Labi, skaties. Kas saka, dzīvos, tur parketā caurumu būs, un viss būs slikti, un par ugunsdzēsējiem laukos vispār nerunājot, jo viņi tur viņi vairs nav. Jā, vai cilvēki zina, ka mums lauku teritorijā vairs nav ugunsdzēsēji, ir brīvprātīgi. Mums te rečekos tūļās, mēs varam teikt, gan jau kāds ugunsdzēsējs arī ir, bet pārsvarā tie ir brīvprātīgie, un tur situācija ir traģiski. Lai rečeki, tā teikt, nāk ar mums draudzēties, es vienmēr esmu gatavs. Man ir dažreiz daudz brīva laika un iedvesmu, es atradīšu pa viņiem, ko uzprasīt. Es atradu vēl vienu, ar ko lielās. Atkal. Ministrijas lielās. Pārējās, tūlīt mums jau iet uz beigām. Ārlietu ministrija lielās ar to, kad viņi nodrošinās Latvijas pastāvīgo pārstāvniecību ANO Ņujorkā. Tur naudas tas ir 500 000. Bet tikko ANO džeks bija pie visiem pareizajiem cilvēkiem, un tad rodās jautājums, mums šī te pārstāvniecība tur ir vajadzīga, lai ko? ANO, kāda ir funkcija šī brīža pasaulē ANO, ko mēs redzam? Jā, kādreiz viņai, kad veidoja, bija tā cēlā doma, bet tā cēlā doma jau beidzās vismaz 30 gadus atpakaļ. Nav vairs tā, viņai nav nekādas funkcijas, tas ir vienkārši mēs tur esam. Es nezinu, būtu interesanti uzzināt, kurš tur tad, tas Ņujorkā pārstāv Latviju. Varbūt es konkursu, es arī labprāt pārstāvēšu Ņujorkā Latviju, ANO, es staigāšu, man ir uzvalks, izskatos labi, runāju normāli, sarunājos. Bildēs izties. Jā, es šo visu protu, no turienes viģiks taisīšu, nav problēma. Vai tas ir ar ko, redz, tas ir tas, ar ko lielās, kā savu darbu, to lielo, tad, ja tas ir ārlietu, mēs iztērējam naudu, lai būtu tur, kur mēs jau esam. Super. Tas tā kā es pagarināju abonementu sportklubā. Tam būtu prasītos tāds tā kā skaidrojums. Te kaut kā Lato labs formātā varētu uzdot, kādi ir tie mērķi, kādi ir tie izvirzītie mērķi šādas pārstāvniecības nodrošināšanai. Kā jūs sevi, tā teikt, atpelnīsiet? Labi, tā summa nav varbūt milzīga, bet pēc savas būtības, tāpatās. Tam ir jābūt viss resursus, ko iztērē valsts aparāts, kaut kādā veidā viņiem jābūt racionāli. Jums nav nekas cits, ko pateikt, ko jūs esat izdarījuši? Gada griezumā. Ko tu dari ārlietu ministrija? Kas ir tas? Tāpēc tas ir jautājums. Viņi skaitliski, man liekas, bija viena no lielākajiem. Naudu apēda arī visvairāk. Ārlietu ministrija, nē. Ārlietu ministrija ir nabaga ministrija. Kaut kādā ziņā. Viņi salīdzinoši maziņi. Nē, es pa viņu spētīju. Man bija tā tabuliņa ar darbiniekiem. Nē, algas viņiem nav sliktas, bet kopumā viņiem tie pārējie izdevumi nav. Viņiem bet tad jautājums, kur tad slēpjās, ja viņi, iedomājies, tev ir jāpaliela, tev bija gads, vai nākamais gads, ko tu darīsi? Tas ir tavs mērķis, es darīšu to un šito, un tu man pasaki, es samaksāšu naudu, lai es tur būtu.
Samaksā. Tas ir tā kā, labi, 5 minūtes tu ievadīsi rēķinu numuru un visu pārējo aizskaitīs naudu. Pārējo gadu. Jā, ko tu dari? Un pēc tam tu pat tur nedosies. Kad tvītu uzrakstīs. No? Jā, tur dzīvo kāds vietējais mūsu bāleliņš Ņujorkā. Viņam atnāk īziņa, kad tu paliec. Viņš, labi, tad es iešu kafiju dzert lejā Starbucksā. Nu, šo jāpiefiksē, jāuzdod tādi jautājumi būs, tad, kad ir katru gadu Saeimā ir tas ārlietu ziņojums. Un tad var pajautāt, tur arī debatas, un tad var uzdot šo jautājumu. Labi, ok, ko mēs ieguvām? Kā jūs vērtējat šo iztērētos līdzekļus un iegūtos rezultātus? Varbūt mēs caur to, kādreiz bija tā, kad ārlietu ministrijas strādāja arī kā, tur bilaterāls līgums slēdz, kad tu aizbrauc uz kaut kādiem, tur kaut kurien un nopērc, sarunā kaut kādu tirdzniecības darījumu. Un vēstnieki vispār, viņi palīdz veidot tādas diplomātiskās saites, ko tas nozīmē, ka viņi savāda, tev, piemēram, savāda satiksmes ministru ar kaut kādu deputātu. Bet ar ANO tam nav sakara. Ar ANO tam nav sakara. Mēs varētu, kad mēs tu pa drošību. Mums ir ļoti svarīgi tagad, lai neatnāk. Pa kādu drošību? Pa ko mēs varam runāt, ja vadītājs organizācijas aizbrauc tiekās ar Lukašenko? Pa kādu, ja mēs visu laiku tad stāstam, klausieties, mums pie robežas, kur šeit dzīvo... Jā, bet ANO jau balsošana tāpatās, un tad labi var tev ar drošības padomu. Jā, ir veto, un tur sēž Krievija, kas liek veto visiem un visu. Bet viņi patstāvīgais loceklis, viņi uzvedās kā patstāvīgais loceklis. Kā patstāvīgais? Pamēģini pārbalsot amerikāņus arī pie tā paša galda, vai francūši, vai angļus. Tur viņi arī tieši tādi paši patstāvīgie locekļi, un tā arī uzvedās. Un tāpēc mēs nonākam pie tā gala. Šobrīd viņš ir smagi disfunkcionāls, es gribētu teikt. Un tāpēc, kā viņš ir vienkārši tajos jautājumos, kas ir tiešām strīdīgie, tās puses nav vienotas. Un mūsu daļa, mums ir tur jāpiedalās, bet arī tur visādas ganas piedalās un viss pārējais. Vai šie resursi ir vajadzīgi? Es nezinu, es nevaru atbildēt. Es to programmu, kas saka, es gribētu ļoti interesanti, viņi tā pacēla augšā 500 000. Daudz maz. Ņujorkā baigi dārgi viss ir. Varbūt, ka tur viņiem vispār kaut kādā klozetā tur sēž. Un beigās tas vēl izskatās smieklīgi, ka nāk pie tevis un tur īstenībā sēž. Bet šeit viens ir par to visu, ka tas ir cik tas naudiņu un ko mēs tur dārām. Otrs, mums ir ministrija, kas bez viena tēriņa nevar izdomāt, ko tu viņi darīs veselu gadu. Tad man ir uzreiz, varbūt jūs neesat vajadzīgi. Varbūt jūs varat samazināt uz pusi, varbūt mums ministri nav kvalificēti. Es saprotu, ka viņi TikToks un Twitter prot taisīt uz nebēdu. Droši vien, ka ne viņa, bet viņai kāds cilvēks. Malacis cenšas cilvēks. Bet jūs varējāt kaut kādu vakaru apsēsties, tur iedzert moitiņu un izdomāt kaut kādu, ko tad mēs nākamgad tajā 25. slavenajā gadā darīsim. Jo šis izskatās diezgan dīvaini. Un otrs, es šobrīd vairs neatceros, kas tas ir domāts, bet kaut kas bija par interneta drošību arī. Neskapēc pie ārlietām tas ir ielikts. Ka tas ir viņu darbs. Viņiem laikam vispār nevar izdomāt, ko darīt. Darīsim... Varbūt tur ieviest kaut kādu normatīvu, kur viss ir uzrakstīts priekšā. Varbūt tas viņus tad tas ir otrs. Tad man lieliski. Gan jau, ka viņi kaut ko dara. Šitais, es domāju, ka drīzāk ir šāviens tajā, ka čeļi, kāpēc mēs nezinām, ko bet tas ir publiski. Jums būtu jāpadomā. Tas tāpatās kā Lijā arī, ja viņi te baigi mums ir kā varonīgi strādā uz āru, bet iekšā neviens tā īsti nevar saprast, kāpēc mums viņi tādu vajadzīgi ir, ko viņi mums ir atveduši. Varbūt, ka ir. Bet nereti mums ir problēma ar to. Bet tad, ja mēs runājam par komunikāciju atkal, bet tad nokomunicējiet, jo šobrīd ir tā, ka es eju cauri, ko katra ministrija tur lielās, vieni nepild likumu ar to lielās, izdomā kārtējo šito kaut kādu modeli 152. šajā gadsimtā lielās, un tas ir lieliski, bet, ja jūs lieloties, tad vismaz izdomājiet, par ko jums lielīties, jo tas ir diezgan bēdīgi budžeta kontekstā. Labi, tad mums nākamais cirks ar budžetu būs 4. decembrī, kur visi sanāks ļoti bļaus, visiem būs sarkans sejas, kāds arī sitīs pa tribīni un tad teiks, ka nekad vairs. Tad visi nobalsos, pat tie, kas ir ar temperatūru.
un budžets tiks pieņemts. Bez priekšlikumiem, kurus iesniegs veselu mēnesi. Jā. Mēs varētu pavētīt tos priekšlikumus, paskatīties, ko tad sasniedz iekšā. Jo, neredz, mēs to redzam? Mēs to redzam. Tad jāapskatās, kad tad bija tas priekšlikuma iesniegšanas termiņš, tad noteikti kaut kādu laiciņu vajag, lai tur apkopot, bet es domāju, ka tas interesants specizlaidums varētu būt, tā teikt. Tāda rekur varētu pa katru partiju. Ja viņi tur baigi daudz, vai ja viņi nebūs baigi maz sasnieguši, tad vai pa katru partiju. Jo tur jau, es domāju, ka katrs kaut kāds 10 var iesniegt. Tas nekas. Ja ministri nevar izdomāt trīs labas lietas, tad arī partija varētu baigi neiespringt uz to, ka tagad... Bet parasti būs budžets iesprings tomēr. Tas ir šovs uz visu nakti, tas tā kā Grand Prix. Tas ir vietējais Oskars. Vietējais Oskars, jā, tev ir veseli pārklājums 24 stundas, tu ir tribīne, un tas tā kā maratons, un tad tu vari iet pelnīt atpūtā, un man kaut kāds mēnesis apmēram sanāk. Tāpēc jau 4. datums pieņem budžetu, un visi, kas saka, brīvdienas sākās. Un līdz man liekas, kaut kāds janvārs, man liekas, parasti 10. kaut kur sāk atkal. Tas ir tā patīkami dzirdēt. Jo vismaz uz to nebūs jāskatās. Jā. Labi, es domāju, ka par budžetu mums kļuva nedaudz skaidrāk. Mēs pierakstam, ka budžets ir 4. plus, mēs izvērtēsim iesniegumus. Un cerēsim, ka ministrijas varēs izdomāt arī kaut ko vairāk par vienkārši, ka mums ir rēķins atnāc, mēs to apmaksāsim. Tas Labā darba sarakstā. Mēs viņu apmaksāsim.